Tā, šitāds ekskavātors apsties, kas ir mega liels. Kāds kauss. Labs, ne? Nu, tādu arī šodien praksim. Šodien ir tā diena, kad mēs uzsākam dīķa rakšanu. Sākotnējā projektā dīķis būs apmēram, cik tas varētu būt, 15 x 10 metri, tāds maziņš sākumā. Pēc tam paplacināsim, ja vajadzēs. Tā, ka skatīsimies, kā ies uz priekšu darbi šodien. Sākums izskatās ļoti labi. Nu ko, dīķis ir pabeigts, dīķis ir izrakts. Tas ir izdarīts, viens no fundamentālajiem elementiem, kas mums šā īpašumā bija vajadzīgs. Tas nu ir izdarīts. Tas bija šīs dienas projekts, gan permakultūras projekts, gan vispār kā objekts. Šeit bija paredzēts dīķis. Un mēs pie viņa nonācām diezgan dabiskā ceļā, var teikt, jo šajā vietā sanāk tā, ka te ir ieplaka. Šeit te viss ir ieplaka tāda bija. Un tā zeme, kas sabērta augšā, virs Melnzemes, tas bija oriģinālais zemes līmenis tur. Un sanāca, ka viss ūdens, kas nāk no lejas šeit uz šejieni, viss aizgāja garām šai vietai uz mežu. Un šeit bija tikai slapja zāle. Protams, slapja zāle arī ir laba daudzveidībai un tā tālāk, bet tomēr dīķis ir foršāk. Mēs tā izlēmām, ka mēs te gribam arī dīķi, un daba to mums faktiski pateica priekšā, ka šī ir tā vieta, kur tas ir jārok, jo bija slapš visu laiku. Un tur īsti nepastaigāt varēja neko. Un tagad te būs smugas dīķis. Cerams, ka viņš arī piepildīsies ar ūdeni. Kaut kurā brīdī rakšanas process viss aizņēma 8 stundas apmēram. Dīķa dziļums ir apmēram pāri pa 3 metriem no apakšas līdz augšai, bet cik daudz būs ūdens, to mēs redzēsim. Un, ja kādam vajag ekskavātorista pakalpojumus, droši rakstiet. Iedošu kontaktus, kas rok ļoti labi, ātri un lēti, tā teikt, ja. Un, jā, tā ka šeit vēl mums ir ieplānots arī izveidot terases. Un terases pie ūdens, kā zināms, ļoti labi kalpos kā, nevis kalpos, bet dīķis kalpos kā siltuma akumulators un izveidos tādu kā atsevišķu klimata zonu. Visi sasalumi, kas nokritīs līdz dīķim, tiks uzsildīti, tā teikt, un skatīsimies, kā šeit viss būs. Kā arī, protams, izmantosim viņu kā dārza laistīšanai, to ūdeni. Nu, varbūt arī nē, jo bija sākumā doma izmantot lietus ūdeni laistīšanai, jo cik es sapratu, lietus ūdenim ir vairāk skābekļa klāt. Savukārt šim ūdenim nav, viņš izsūcies no zemes cauri, bet tur toties visādi minerāļi klāt ir. Nu, tā, ka skatīsimies, kā mēs izdomāsim tālāk. Mēs sekojam vienkārši tam, sekojam plūsmai, tā teikt, kā viss notiek. Tā arī mēs dodamies tam līdzi visam mūsu ceļojumam. Jā, un šeit varbūt arī apkārt uztaisīsim tādu kā terasīti. Nu, viss apkārt dīķim sanāk, jo te ir tāda kā ieplaka, kā es minēju. Nu, skatīsimies, kā te viss virzās un attīstās. Un es parādīšu arī tagad no augšas dīķa rakšanas pašu procesu, kā tas notika visu šīs dienas garumā.
Thank you.